Labrīt, sveicu jūs! Ceturtdienu mēs turpinām apskatīt vēstuli ebrejiem 10. nodaļu. Šodien sākam ar 19. pantu. Aicinājums neatkāpties. Tā kā no mums brāļi Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnicai, tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums atvērs savu templu priekšskaru. Tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunas apziņas un miesas mazgāšanas šķīstā ūdenī. Mums caur Jēzus asinīm ir droša pieeja svētnicai. Un tas ir jauns un dzīves ceļš, ko Jēzus mums ir atvēris savu templi priekšskaru. Atcerieties, kad Jēzus mira, templi priekšskars pārplīs no augšas līdz apakšai. Tas ir simboliski, ka tas plīs no augšas, jo tas bija Dievs, kas to pārplēs. Aiz tā aizskara templī bija visvētākā vieta, tā vieta, kur priesteris reiz gadā gāja un nes upuri par grēkiem. Tā bija visvētākā vieta. Jēzum mirdams, kad Jēzus mira, šīs priekšskars pārplīs no augšas līdz apakšai. Dievs atrauj to vaļā, parādīt, ka tagad mums ir droša pieeja svētnicai, mums nav vajadzīgs vairs augstais priesteris, mums nav jānes vairs upuri, mums nav jākaut dzīvnieku, mums nav jāizlej asins, jo Jēzus vienreiz uz visām reizēm to ir izdarījis, un tagad ceļš pie viņa ir vaļā. Un mums ir droša pieeja svētnicai, mums ir droša pieeja Dievam, un tas ir jauns un dzīves ceļš, ko viņš mums ir atvērs. Caur savu nāvi, bet tad ar savu augšām celšanos Jēzus tagad ir atvēris mums dzīvu ceļu. Mums nav jāmirst, lai tur nāktu. Mēs nākam pie viņa caur Jēzu. Mēs nākam pie Dieva caur Jēzu. Mēs ejam vissvētākā vieta. Mēs varam tuvoties Dievam bez bailes, tuvoties žēlastības tronim, saņemt žēlastību un apžēlošanu un palīdzību īstā laikā. Tik brīnišķīgi Dievs to ir izkārtojis. Es atkal gribu uzsvērt to, ka priekšskars pārplīs no augšas līdz apakšai. Tas bija Dieva darbs. Pestīšana ir Dieva darbs. Mēs neko tur nepieliekam, mēs neko nepienesam. Jēzus visu izdarīja no viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Būsim skaidri par to. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam. Tas viss nāk no Dieva. Dievs ir tas, kas pats sevi atdeva mums par pestīšanu. Jēzus sevi atdeva, neviens viņam dzīvi neatņēma, viņš sevi atdeva mums, jo viņš mūs tik ļoti ir mīlējis. Tas ir viss Dieva darbs. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies par jaunu dienu. Mēs pateicamies par Tavu lielo žēlastību. Paldies, ka tempļa aizskārs pārplīs no augšas līdz apakšai, ka Tu to pārauj, kungs. Tu pārauj visas mūsu grēku saites, Tu pārauj visu, kas mūs saistīja ar nāvi, un Tu dāvā mums dzīvību, lai gods un slava un pateicība Tev. Paldies, ka mēs varam skatīties uz kapu, mēs varam skatīties nāvi acīs un sacīt nāvi. Tu esi aprītu uzvarā, Tu mani nenoturēs, kā kaps nenoturēja Jēzu, tā nāvi nenoturēs mūs. Paldies, paldies, mīļais debes Tēvs, ka mums ir šī drošība, mums ir šī īstā drošā cerība. Mums Tu esi devis caur Jēzu Kristu. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Palīdz mums saprast, ko šīs lietas nozīmē, un palīdz mums saprast, kungs, ka tas ir viss no Tavas lielās, bagātīgās žēlastības. Paldies par to. Sākot šo jauno dienu, mēs izlūdzamies Tavu svētību, mēs lūdzam, kungs, dod mums jaunu spēku, palīdz mums staigāt Tavā gaismā, palīdz, kungs, mūsu zemē, mēs aizlūdzam par mūsu vadītājiem, par mūsu valdību, un lūdzam, lai Tu dod viņam gudrību un godu prātu un palīdz viņiem būt taisnīgiem visās lietās. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār citām zemēm un vietām, kur ir brutāls un slikts režīms, kur ir nemieru un kari, kungs, apžēlojies pār pazudušām dvēselēm. Mēs lūdzam, lai šodien būtu diena, kad daudz pie Tevis atgriežas. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par tiem, kas ir sērās, lai Tu, kungs, uzliec savu roku. Mēs aizlūdzam par tiem, kas ir slimi, dziedina, kam nāve tuvojās, mierina. Mīļais debes Tēvs, Tu zini, kas katram ir vajadzīgs, Tu zini katru klausītāju, Tu zini viņa īpašās vajadzības. Kungs, uzliec savu roku
Paldies, ka tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Mēs no jauna sevi nododam Tev šodien, lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas un vadi, un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, Dievs ar jums līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ceru, tas būs atkal rītdien.